Nozīmē Latvijai pasaules rallija čempionāts? Nu, pirmām kārtām tā ir mežonīga auditorija. Visa pasaule ieraudzīs, nezinu, tur Talsus, Kuldīgu, Biķernieku trasi, Liepāju. Tas vēl nav zināms, varbūt publikai, kas ir tādi ātrumposmi, tādi interesantākie, kurus varētu apskatīt. Šitajā rallijā ir iekļauti Latvijas tā rallija posma, tās pērles, visskaistākie ātrumposmi. Ka mēs pirmo reizi minerāliju saldu taisījām, tad cilvēki vispār bija iedomājušies, ka mēs tik alpu laukumā kaut kādām mini-mašīnītēm braukāsim. Pirmām kārtām jau tā drošība jāsaprot, kur tā, jāsaprot fizika, kur tā mašīna, teikšu, tā var izsprāgt. Kas ir vēl tāds no aizkulisēm, ko tu mums vari interesanti pastāstīt? Hei visiem, mani sauc Gvido, un es šodien parunāšos ar Gati Krastiņu. Iepazīstini sevi, kas tu esi, ko dari? Čau visiem, es esmu Gatis Krastiņš. Biedrība Sev autosports viens no dibinātājiem. Jāsaka gan uzreiz, tas nav mans pamatdarbs, pamatā es strādāju Saldus novada pašvaldībā. Un brīvajā laikā organizēju dažādu veidu autosporta pasākums. Tu varētu sevi saukt par autosporta entuziastu, ja? Drīzāk, jā, entuziasts. Kaut gan tagad jau būtībā ir tā, kad ir kaut kāds sasniegts profesionāls līmenis. Tie darbi, ko man piedāvā, šobrīd jau ir sasaistīti ar pasaules rallija čempionātu. Par to mēs vēl parunāsim. Jā. Bet, pa lielam, jā, tas ir, sākām kā riktīgi entuziasti, tikai uz brīvprātības principa. Bet, protams, tagad ir dažādas prasības no valsts iestādēm. Tad nācās dibināt gan biedrību, gan SIA, lai tas būtu viss daudz maz legāli un lai varētu darboties. Jā. Es tev vēlos uzdot vienu jautājumu, kurš, manuprāt, ir grūts jautājums. Man nesen viens pazīstams cilvēks, kurš, es ar sevi uzskatītu par autosporta entuziastu. Man patīk autosports, man patīk rallijas it īpaši, man ir arī daudz piedzīvojumi. Bet man viens draugs vienkārši pienāca, kuram neinteresē autosports tik ļoti, viņš paprasīja, kāpēc tev patīk autosports? Kas ir tas sāls šajā veidā? Man liekas, baigi grūti atbildēt šito jautājumu, jo cik es sev atceros, vienmēr ir bijuši kaut kādi mopēdi, kaut kādas mašīnas. Bērnībā es dzīvoju Nīgrandē un gadu nepateikšu precīzi, bet bija tā Eiropas rallija čempionāta testa posms. Es biju maziņš. Un tad tas pasākums tur bija tā trases pierakstīšana un, protams, sportiskā daļa. Es atceros, mēs tur mazi caur krūmiem līdām skatījāmies arī pat tās pierakstu daļas, kā viņi pieraksto trasi, likās viss tik nenormāli aizraujoši. Un tad arī īstenībā varbūt kādā brīdī ar tas autosports vairs varbūt arī neinteresēja, bet tad pienāca atkal kaut kādi gadi, kad bija jau pašam savu mašīnu. Protams, vēl 18 gadi nebija, bet mašīna bija. Tad kaut ko pa krūmiem gonkojām. Jā, tad bija atkal brīdis, kad bija ģimene, dzima bērni. Tad, protams, tur autosports pat prātā nebija. Tad bija jānodrošina iztika ģimenei. Tad atkal kaut kāds brīdis pienāca, kad pavērās iespēja pašam piedalīties rallijā kā stūrmanim. Tad īstenībā tas arī tā sākās, jā. Sākam organizēt rallija treniņus, un tad jau tas likumsakarīgi aizgāja līdz šodienai. Jā, pieminēja pasaules rallija čempionātu. Tas ir kaut kas vienreizējs. Man šeit Latvijas autosportam tas ir kaut kas grandios. Man personīgi tas ir wow, kādā veidā tas nokļuva uz Latviju. Tas ir pārsteidzoši. Bet daudz citi man šeit to nesaprot. Es pats nesen biju Talsos staigāju. Šeit būs pasaules rallija mašīnas. Citiem tāds, kas tas? Ko tas nozīmē Latvijai pasaules rallija čempionāts? Pirmām kārtām tā ir mežonīga auditorija. Visa pasaule ieraudzīs, nezinu, tur Talsus, Kuldīgu, Biķernieku trasi, Liepāju. Tā ir tā pievienotā vērtība turisti. Tā atpazīstamība. Neviens sporta veids, manuprāt, tādu nenodrošina, izņemot, protams, hokeju. Un pats teici, Biķernieki, Talsi, Kuldīga, Liepāja. Tur iztrūkst saldus. Kāpēc? Diemžēl, jā,
Tas arī varbūt ir iemesls, kāpēc nenotiek vairs saldus rallija, jo saldu tie ceļi tādi, kādi ir, tā rallija infrastruktūra, īsti nav salduma pie. Vienmēr sakot, nav labi ceļi rallijam. Ceļi mums ir, viņi ir ātri, vidējo ātrumu ir pa lielu tām sacensībām. Tā mēs esam spiesti viņu mākslīgi bremzēt ar visādiem ātrumslēpētājiem, tas jau vairs nav forši. Skaidrs. Tā iemesla dēļ arī VRC, kaut gan nenoliekšu, runas bija, gan pa servis parku kādā posmā, varbūt arī pat pa vienu ātrumu posmu sākotnēji gāja runa, bet tā loģistika tik milzīgam pasākumam ir tāda, kā viņi ir, un šoreiz to saldu bija grūti iepīt. Ok, varbūt nākotnē. Par to vērts, par to nākotni redzēsim, kā tur būs. Jā. Ko tu darīsi VRC? Pieminēji, ka pats arī tev ir piedāvāts. VRC mēs jau šobrīd strādājam. Mums ir bijuši jau neskaitāms sapulces, neskaitām darbi ir izdarīti. Personīgi es un tā kā mana komanda organizē vienu no ātrumposmiem, divus. Tie tāls pusē, slavenie Strazdas ātrumposmi. Viņi iet tā pasākuma ietvaros 2 reizes, 2 dažādas konfigurācijas. Mana atbildība ir to visu saplānot. Sākot no saskaņojumiem, beidzot ar apsardzes darbu, reizkontroliem un daudz. Ok. Lai maz ieskats, kas ir šo vienu ātrumposmu sataisītu, kas ir tie pamati darbi? Ar ko tu sāc? Kā tev aiziet šī diena, saplānojot un sataisot šo ralliju ātrumposmu? Pirmām kārtām jau ir tā, ka man pasaka, Reku Talsos, rallija organizators ir izdomājis, kur būs rallijs, kā viņš notiks globāli vispār. Un tad katram ātrumposmam ir ātrumposma atbildīgais. Un kas tad arī kārto? Saskaņo visus saskaņojumus ar visiem iedzīvotājiem. Tālāk jau apzina, tur sējumus, mežus, izveido skata punktus, plāno, kur būs lentojumi, kur būs kaut kādi tie antikati, ātrums lēpētāji. To mēs darām arī tādā sasaistē ar ralliju vadību. To visu viens es nedaru, bet es esmu tās viņa rokas ātrumposmā. Skaidrs. Ok. Piemēram, to arī organizēja mini-rallijas. Es organizēju. Jā. Kas ir pēdējais, ko tu organizēji? Ko es organizēju pēdējais? Pēdējo saldu mēs organizējām Latvijas un Lietuvas rallija čempionātu posmu un arī mini-rallija. Jā, bija 2 dienu pasākums 2019. gadā. Tas bija pēdējais, ja? Tas bija saldu pēdējais, bet vispār jau mēs esam tagad sadraudzējušies ar Liepāju, un tad mēs organizējam karostu un rallija sprintu Vecpilu. Ok. Labi. Kā, piemēram, tiek izvēlēti šie tieši ātrumposmi, kurš ceļš būs šīs ātrumposmas, pa kuru mēs sacentīsimies? Zin kā saldo bija tā, kad es teikšu godīgi, es zinu, kuru ceļu Saldas novadā. Es izbraukāju visu krušu ķērsu. Tad tie, kas liekas interesanti, to vienkārši zīmē kartē, te. Tad tu saproti, kāds tas pārbrauciena attālums ir, kur tev būs servis parks, kur rallija centrs. Tā arī viņš tiek uzzīmēts, tas rallijs arī pasaules rallija čempionāts tā tiek uzzīmēts sākumā uz kartes, saskaita, kāds ir attālums, tas servis parki, degvielas uzpildes zonas, un tad jau pārbauda dzīvē, kāds viss strādā. Skaidrs. Ok, drusciņi atgriežoties pie pasaules rallija čempionāta. 4 dienu pasākums, jā? Būtībā jau sportistiem viņš ir vismaz 2 nedēļu pasākums. Skatītājiem, viņš ir 4 dienu pasākums. Sākās Biķerniekos un beidzās Liepājā. Un vai ir kas tāds, ko tu mums var pateikt tagad, kas vēl nav zināms varbūt publikai, kas ir tādi ātrumposmi, tādi interesantākie, kurus varētu apskatīt? Šitajā rallijā ir iekļauti Latvijas tā rallija posmu, tās pērles, visskaistākie ātrumposmi. Es domāju, jebkurš rallija līdzjutējs jau apmēram saprot. Ja viņš zina pilsētas, kurās notiek, tad jau viņam pa lielam skaidrs, kur tie rallija notiks. Un vai jautājums, vai esmu pareizi sapratis? Es biju fotografēts arī ar fotografēšanu nodarbojos un tieši ar autosportu mini-rallijas. Es šogad esmu daudz fotografējis. Es biju uz
mini-rallija un rallija sprinta Latvija pēdējais posms, kas bija pirmais tas nakts posms rallija sprintam Latvijā. Tas būs tas pats arī, kas būs VRC. Jā, viņi testēja to ātrumu posmu tieši priekš VRC. Skaidrs, ok, tas ir interesanti. Es arī tā paskaidīju apkārt, paskatījos, kas tur tā interesantāk ir un tā. Ok, forši. Vēl kaut ko es biju pa pasaules rallija prasīt. Teici, pašiem sportistiem tas ir vairāk nedēļu pasākums. Nu, nevis nedēļas, bet tās ir divas nedēļas. 2 nedēļas, jā. Bet bieži vien viņi arī ierodās uz testiem iepriekš. Un... Jā, tā skaitā tās ir tās 2 nedēļas. Viņi atbrauc uz mūsu reģionu, tur viņi testējās. Tur viņi testējās, ierīkotos savus podokus saucamos. Vai ir bijuši kādi autosportisti, kas jau ir pasaules līmenī, kuri ir šeit bijuši, neskaitot Rovanpēru, vai kuri ir interesējušies varbūt jau pa Eiropas čempionātu, kas bija šogad un ir bijuši, ka jau interesējušies skatoties iepriekš uz pasaules, vai ir zināms kaut kas? Zin kā, šitan es esmu mazliet tik tū tai lietai neesmu. Man īsti nekad tie dalībnieki nav, protams, es tur zinu Jānu Vorobjovu, Mārtiņu Saskas, tāds. Bet man tas tā īsti nekad baigi nav interesējis. Piemēram, mini-rallijas Vecpils, kas bija. Rallijas sprints Vecpils. Tā atsaucība arī gan no skatītājiem, gan no braucējiem. Kāda tā ir? Šobrīd rallijas kā tāds Latvijai mazliet, gribētu teikt, stagnē. Un, teikšu godīgi, rallija sprintu organizēt ir vienu pasākumu kā tādi ļoti neizdevīgi un pat varbūt neliederīgi ideja tur 30 dalībniekiem. Protams, ir kaut kāda atbildība par viņiem un tie pasākumi viņiem ir jātaisa, bet organizatoram tas ir sarežģīti un tāpēc mēs esam tagad piekopuši tādu metodi, tas 3 dienu pasākums, 5 sestdien, svētdien. Tad vismaz visi tie dienesti sabraukuši, ātrās palīdzības glābēji, arī tiesnešu resursu apsardzes. Un tad, teiksim tā, šitie pēdējie pasākumi, es teikšu godīgi, mini-rallijas dotē to rallijas sprintu. Naudas ziņā. Jā, ok. Bet ir, piemēram, zinu, ka Mārtiņš Saskas ir teicis kaut kādā intervijā, kad tie vieši, kuri piedalās mini-rallijā, piemēram, kāpēc viņi ir sabūvējuši tādas kārtīgas mašīnas, pat rallija sprints vai pat kādu Baltijas čempionāta posmu vērtīgu mašīnu, bet viņiem ir bail piedalīties. Varbūt tas ir kaut kas varētu būt, kas stagnē. Zin kā, tas lēciens, lai arī cits saka no mini-rallija uz rallija sprintu, un ja vēl vairāk runāja jau par tām sabūvētajām mašīnām, saka, ka viņš ir maziņš, bet patiesībā nav. Un īsti, tā trepīta varbūt strādā, mini-rallijas, rallija sprints un rallijas, bet tās ir milzīgas finanses un cenas es nesaukšu, bet ir grūti no mini-rallija pārkāpt uz rallija sprintu. Okay. Tas ir, diemžēl mums ir tāda noteikuma, ir FIA prasības. Tas ir dārgi. Ok, labi. Skaidrs. Lai arī uz papīra varbūt tas izskatās tiešām forši, bet dzīvē ir savādāk. Ok, labi. Skaidrs. Vēl par mini-ralliju organizēšanu. Kas ir kaut kas tāds, ko cilvēki bieži nepadomā, atnākot uz ralliju, piemēram, nepievērš uzmanību tādam, kas tev ir tāds uzreiz tādu odziņu? Zin kā, ka mēs pirmo reizi mini-ralliju saldū taisījām, tad cilvēki vispār bija iedomājušies, ka mēs tik alpa klaukumā kaut kādām mini-mašīnītēm braukāsim. Jāsaprot, ka mini-rallijas jau patiesībā tas pats rallijas vien ir, tur ir viss 1-1 rallija. Tā atšķirība ir tā, kad ir tās īsās distances. Ko tie skatītāji varbūt tā... Parastais skatītājs, varbūt ne profesionālais skatītājs, viņš atnāk, viņš, es teikšu, izbardās sējums, atstāja tur pudeles, salamājās ar īpašniekiem, ar trešām māju īpašniekiem, kad redz, viņš ir atbraucis skatīties ralliju, viņš tur noliks mašīnu. Daudz tādas nianses ir, un tagad plānojot, strādājot pie pasaules čempionāta, mēs tam īpaši pievēršam uzmanību. Teiksim tā, ja tā kā zaļā karotīte, lai viss būtu tīrs, viss būtu skaisti, un nevienam nekāda pretenzija nebūtu. Tur tiek ieguldīts milzīgs darbs. Kāds pārsvarā tā atsaucība no tiem māju īpašniekiem, kuriem
blakus ir tieši ātrumposms. Kāda viņi ir priecīgi vai bēdīgi, vai kādas viņu reakcijas ir pret šo, kad notiksies? Es teikšu 50/50. Ir cilvēki, protams, paši, ka mēs te rīkojam. Tur šķēdes pusē mums bija ātrumposms. Cilvēki bija priecīgi, ka beidzot kaut kas te notiek. Bet tagad organizējot tādas lielākas pasākumus, kur varbūt tas rallijs jau ir, viņš tur ne gluži katru gadu, bet katru otro gadu brauc garām, tad, tas ceļš jau tam cilvēkam ir ikdienā vajadzīgs. Viņš tur pa viņu brauc 3 reizes, 5 reizes dienā. Mēs viņu izmantojam reizi gadā, reizi 2 gados. Un tad, tur ir darbs, tur ir darbs ar cilvēku. Es negribu teikt pierunāt, bet izstāstīt viņam, ka mēs tomēr tos ceļus sakopjam, savācam, kad nav tik traki. Un tagad es īpaši to redzu braukājot pa tāls pusi, kad, labi teikt, ir sasals, bet mazliet atpakaļ bija diezgan slapš, un tas cilvēks jau parāda un pasties, kāds tas ceļš ir, un jūs te tagad gribat gonkot. Un tā ir tāda standarta atruna. Bet lielam rallijam liels budžets, un tur ir paredzēta nauda ceļu sakopšanai, atjaunošanai. Gan pirms, gan pēc. Jā. Ok, interesanti. Talsos ātrumposms es pats biju pagājušo gadu. Viņš būs tāds pats vai kaut kādas interesantākas izmaiņas? Pagājušajā gadā bija, man šķiet, Mundiņa ciems. Vat par to es nezināšu, jo pagājušajā gadā Strasda nebija. Man ir Strasdas ātrumposms. Viņš būs diezgan līdzīgs tā kā aizpagājušajā gadā Eiropas čempionātā. Ok. Jā, ļoti interesanti. Kas ir vēl tāds no aizkulisēm, ko tu mums vari interesanti pastāstīt? Aizkulisēm. Parastais skatītājs varbūt, viņš atnāk uz to pasākumu, noskatās, aiziet mājās. Viņš nesaprot, kad tur tiek ieguldīts milzīgs darbs, milzīgi nervu resursi. No malas varbūt izstāsta tas vienkārši un izstāsta, ka mēs esam baigie biznesmeņi, mēs tur tirgojam biļetes un ir dalības maksas, un viņš saskaita reiz tik dalībnieku, jums tāds piķis ir. Tās ir tās aizkulises, tās skumjās drūmās, ko parasti cilvēks neredz. Visi glābšanas dienesti, apsardzes dienesti, tur ir vajadzīgi viņiem vadītāji, tur tāds resurss milzīgs, kas tiek iesaistīts. To parasti cilvēks neredz no malas, kas nav kaut vai tā paša drošības plāna sagatavošana, kas ir obligāts dokuments. Nevienam pat prātā neienāk, cik tas laika prasa. Jā. Kaut kas arī ir drošības saistīts jautājums. Skatītāju punkti ātrumposmos. Kā jūs izvēlaties, kurās vietās viņi taisīt, un kā jūs zināt, ka tur būs labi, un kā tiek izvēlēt šīs vietas? Jo bieži vien cilvēkiem ir uzskats, esmu padzirdējis, ka skatītāju punktu, tas tāds es labāk aiziešu tur tālākais līkums, tur ir foršāks līkums un pastīšos no turienes. Es teikšu godīgi, ja es skatos, kad es pat godīgi neatceros, ka es pēdējo reizi ralliju skatījos. Bet man arī patīk tāds variants kaut kur pabrist pa mežiem, pa pļavām, bet tad es uzreiz saprotu, ka es eju tur, kur īsti organizators nav paredzējis iet. Kā tiek izvēlēti? Tādiem klasiskiem ātrumposmiem jau tās vietas ir zināmas. Tur tādas, kā viņas ir, tādas viņas ir. Mini rallijā savukārt mēs tādas vietas neorganizējam, jo tie ātrumposmi pārāk īsi un tas ir bezjēdzīgi. Bet tagad arī uz pasaules rallija čempionātu mums ir skaidrs, kur būs skatītāju vietas, un skatītāji atradīsies tikai tur, nekur citur. Ņemsim Igaunijas piemēru, būs policija droniem, ķers, dzīs prom. Tas ir, lai maksimāli izslēgtu jebkādus, postījumus trešajām personām. Mežiem, laukiem, privātīpašumiem. Piemēram, mans opis, viņš vienmēr ir vēlējies aizbraukt uz ralliju, viņš nekad nav. Un es saku, davai braucam nopirkšu biļeti uz ralliju Liepāju, piemēram. Viņš saka, kam man biļeti? Es aiziešu pie privāti īpašumu stāvēšu tur, taču man neviens nedzīs no sarunāšu ar īpašnieku un stāvēšu. Vai tā ir man šķiet diezgan daudziem cilvēkiem tāda iedoma, kā rallijā, kā jūs ar to tiekat galā? Tas stāstīja, tagad ņemsiet Igaunijas piemēru. Pirmām kārtām, ko es gribu pateikt, tā biļete, ko nopērk tas skatītājs, tas jau aiziet organizatoram. Tas ir tāds drošības pilvens, kad
būs nauda, par ko salabot ceļus vai jebko citu izdarīt. Nu, tas ir pirmais, ko es gribu uzsvērt. Jā, nu, nenoliekšu. Tādi cilvēki ir un ar mietu viņas prom nedzīs. Bet parastos pasākumos, nu, teiksim, Latvijas mērogi. Bet, jā, nu, uz pasaules čempionātu, jā, tur būs cita kārtība. Skaidrs, ok. Kas ir lielākā atšķirības ar Eiropas un pasaules čempionātu? Kas ir tik nozīmīgs Latvijai? Nu, zin kā, būtībā es gribētu teikt, ka tāda fundamentāla atšķirība nav. Ir lielākā atšķirība, protams, ir distance, kas ir 300 km ātrumposmos. 300 km? Tas ir pa ātrumposmiem? Jā. Wow. Nu, Eiropas čempionātā man šķiet 160, 170. Uz pusi vairāk gandrīz. Uz pusi vairāk, jā, bet rallija sagatavošana kā tāda, nu, nav atšķirības. Jā. Eiropas čempionāts ir tikpat augsta mēroga sacensība kā pasaules čempionāts. Visam jābūt ir perfekti. Tagad rodas jautājums, vai šajos novados, kur notiksies šis rallijs, vai tur paliksies kāda brīva zemesceļš, kur nenotiksies rallijs? Jo 300 km tas ir daudz. Tas ir daudz, jā. Tāpēc arī tiek, ātrumposmi pietiek. Pat ir rezervas varianti, ja kāds kaut kādu mistisku iemeslu dēļ atceļās. Nu, mazums visādi brīnumi notiek. Var arī būt tā, ka sacensību laikā atceļās kāds ātrumposms? Mēs strādājam tā, lai neatceltos, bet, protams, ja notiek avārija, ko mēs nevaram paredzēt, un ja ātrumposms ir jāatceļ, tad mēs viņu atceļam. Nē, ok, jā, bet es biju vairāk domājis, tā kā rallijas, nu, nezinu, viņi izbrauc pieraksta savus pierakstus priekš kāda ātrumposma, un tad pēkšņi jūs pēdējā dienā, kad ir iespēja pierakstīt šos ātrumposmus, jūs pasakat, ka būs vēl viens ātrumposms. Nē, tā okay. Gan nenotiek. Tā distance viņa jau ir. Nu, vismaz Latvijas sacensībām tiek publicēta mēnesi pirms. Tā kā tur ir izmaiņas. Protams, izmaiņas var būt vienmēr, bet tas ir ekstrēmos gadījumos. Bija, piemēram, pagājušajā gadā es strādāju Eiropas čempionātā Tukumā. Bija nenormāli putekļi, mums bija garš ātrums. Jā, es atceros, viņi bija pie 30 km. Tur arī tas tīri dēļ drošības mēs viņu atcēlām, tāpēc, kad nav vēja, putekļi stāv un kļūst bīstam gan sportistiem, skatītājiem, visam. Tāds variants arī ir, kad atceļ. Celdu mēs vienu ātrumposmu atcēlām. Man šķiet, tas bija kaut kāds otrais minirālis, ka mēs taisījām. Pēkšņi parādījās ziņa, kad ātrumposma malā dzīvo melnais stārķis. Jā, un viss, un tur ir liegums, un viss ir slikti. Jā. Tas gan bija 2 dienas pirms rallija, tā kā mēs tur vairs neko nevarējām pārplānot, un vienkārši to ātrumposmu veica, pārbraucienu režīmā. Skaidrs, ok. Tā dīvaini, ja tas stārķis tur dzīvo, ja tu pabrauc garām, tu viņam vari. Pēc ceļa satiksmes noteikumiem kaut kādā 80. Nu, jā. Mazliet ātrāk garām, tu viņam nevar pabraukt. Jā. Bet, jā, tā ir tāda gadās visādi. Bet, strādājam tā, protams, lai dalībnieks rēķinās ar to distanci. Katrs atceltais ātrumposms ir slikti. Jā. Vot, ieminējies... ātrums un drošība pārbraucienos, un cilvēki, braucēji paši bieži vien jau saprot, ka, vajag lēnām, mierīgi, bez, tur nav ātrumposms beidzies, viss mēs braucam mierīgi. Bet, minirallijā tur gandrīz vai katrs otrais var braukt, tam, kuram ir tiesības un pielāgot drusciņu mašīnu, tas var braukt. Kā jūs ar to tiekat galā? Jo es zinu, kad es biju Amerikā gadu, kurš arī bija uz Amerikas rīkotiem rallijiem, un gan uz arī nacionāliem, kur bija visi lielā Subaru komanda, tad vēl Kens Bloks braucas viņu arī, un arī uz mazāku līmeņu rallijiem, kas bija. Un, jā, viņiem pilnībā visiem ir mašīnās uzstādīts. Vienalga, ja tu brauc arī zemākā līmenī, ir uzstādīts ierīce, kur ir visu laiku trekotē, un tev rāda, ja ir kaut kāda problēma uz trases vai nav. Un... Bet Latvijā minirallijā jau nekas tāds nav. Diemžēl minirallijā nav. Kaut gan mēs tagad īstenībā uz nākamo gadu mēģināsim ieviest kaut kādu vienkāršāku variantu ar parastu telefonu aplikāciju. Pastīsimies, kā tas darbosies. Bet grūti minirallijā arī, jā, tur ir tiešām tādi pārbraucienos gonku un
Nu, tādi tie jaunie censori. Rallija sprintā, protams, tur mums ir GPS izsekošanas iekārtas. Mēs rallija centrā sēžam pie lieliem monitoriem. Mums tā distance ir iezīmēta jau tā kā digitāli. Un katrā pārbrauciena posmā ir noteikti savs ātrums. Un ko līdz tas dalībnieks brauc, tā viņš čuks izlec ārā. Viņš brauc pa ātru. Tur jau tas ir automātiski uzreiz. Tas ir, kāds tas ātrums, bet pārsvarā tie ir naudas sodi. Un Latvijas rallijā varbūt viņi mazāk, bet Eiropas un pasaules čempionātā tur ir tūkstošos. Un tādā ziņā, tur problēma nav. Bet minerālijā piekrīt, tā ir maza problēmiņa. Okay. Es vēlos tagad ar tevi uzspēlēt tādu nelielu spēli. Es pirms tu ieradies, es paložņāju pa tavu Facebook, tā teikt, atradu pāris bildes. Un tev ir jāpaskaidro, kas šajā bildē notiek un kas ir stāsts aiz šīs bildes. Šī ir pirmā bilde. Kas tur notiek? Tur notiek šausmas. Rallija mašīna gonko pa pludmali, visi zaļie jūg prātā, visi slikti. Nē, tas bija viens no Eiropas arī čempionāta posmiem. Es neatceros, kurā gadā tas bija, bet tur organizators bija izdomājis tādu smuku tā kā parāds braucienu saulrietā. Ne visiem dalībniekiem, bet top tur kaut kādiem, man šķiet, 8. Tā vienkārši nobrauka ar pludmali, bet, protams, tur sanāca tā, kā sanāca. Un šitādas bildes bija neviena un daudz. Skaidrs, ok. Bet tu arī fotografē rallijas, pats nodarbies fotografēšanu. Jā, zinu, kā es īstenībā pat citreiz gribu mest mieru to organizēšanu, vienkārši paskatīties ralliju un pabildēt. Es sāku bildēt mūsu pasākums, tāpēc es sapratu, vajag kaut kādu publicēt viņiem. Tad, acīm redzot, mēs vēl bijām mazi un mums fotografi tur pat naudu viņas nevarēja dabūt šur. Nopirku savu pirmo fotoaparātu, tā sāku bildēt, Tīri tā, lai būtu bildes, bet tā, ka es teiktu, ka es profesionāli, hobija līmenī. Kaut gan tā viena mana bilde tur ir apceļojusi pusi pasauli. Bija tāda Nikolais Grēzens rudenī, tā smuki izlēc. Kā viņi apceļoja pasauli, kādā veidā? Šausmīgi. Kaut kādi tur amortizatoru ražotāji to bildi izmantoja. Pats Nikolais tur bija uztaisījis veselu apģērbu sēriju, uz kura bija tā bilde. Tepat mūsu Eiropas čempionātos viņa pat vienu gadu bija kā oficiālā bilde uz visiem dokumentiem, uz visiem roadbookiem, impelīšiem. Viņi varēja nopirkt, tur, maikas, džemperus, visu kaut ko to bildi. Aha, ok. Interesanti. Forši. Pat nezināju. Ok. Tā, nākamā bilde. Šī mēs jau tur runājām, man šķiet, bet varbūt tev kaut kas vēl papildināms. Tas ir viens no pirmajiem, man šķiet, ka, minerālijas saldus tas ir. Tas ir minerālijas saldus. Šeit pat pie Kalpaka laukuma servis parks, vai ne? Tā bija parāda? Tā bija atklāšanas ceremonija. Jā. Varbūt ir kāds pazīstams, kuros gados organizēja minerāliju Latviju? Tas ir saldus sajūta. Man arī jāsāk domāt. Man šķiet, ka 15, 16, 17, no 16 līdz 19, ieskaitot 16, 19. Skaidrs. Un tas arī ir tas laiks, kad pasaules čempions Rovanpēra braukā apkārt, vai viņš arī bija pabijis saldu? Rovanpēra nebija, bet 18. gada rallija sprintā, tur gan jāskatās dalībnieks saraksts, bet tur, pat cik tas rallija sprints bija 2 nedēļas pirms Eiropas čempionāta posma, tur izmantoja, tur bija kaut kādi 3-4 top braucēji, kas saldu brauca kā treniņi tīri. Tā izskaitā arī Nikolais Grēzens, Sesks, Filips Marēšs, vēl tur kaut kāda bija. Ok, interesanti, nezināju. Forši. Nākamā bilde. Šādi. Tā ir tā mūsu rallija pieredze, nevis organizējot, bet braucot. Tur es esmu stūrmaņkrēslā, mēs braucam šitajās sacensībās tieši pa drošības mašīnu, nulli saucamā. Un kā tas bija? Kā tā pieredze?
Tomēr no iekšpuses skatīties rallija. Zini kā, tad bija savādāk, jo tad es nezināju, ko nozīmē organizēt ralliju. Mēs uz viņu braucām kā uz tādu izklaides pasākumu, sevišķi pirmās reizes. Un jā, tad mēs sapratām, ka tā jau īsti nav izklaide, bet tai drošības mašīnai ir jāpild savas funkcijas, viņai jāstrādā drošības labad. Jā, tā pirmā pieredze, kas saistās ar rallija drošību. Mums bija jābrauc ātri, bet mēs nedrīkstējām avarēt, un tad vēl tādu uzdevumu, ko nulles pilnu. Jā, un kas ir tādi darbi? Piemēram, es zinu, bet varbūt kāds, kas skatās, nezinu, kas rallija braucējiem kā ekipāžai jāizdara vēl pirms rallija, jāuzraksta stenogramma, kas paskaidro, kas tas ir. Jā, tas ir būtiskākais darbs. Viņiem ir jāsaraksta stenogramma. Stenogramma ir līkuma gradācijas. To ātrumu posmu, kur viņš, teiksim, sestdienas sacensību dienā brauca pilnu pedāli. Viņš parasti viņu pieraksta piekdienu pa dienu. Minerālijā tā ir viena reize, kad pieraksta. Īstenībā minerālijā mēs pat dodam jau gatavu to stenogrammu. Viņi vienkārši pārbauda. Rallija sprintā rallijā, tad viņi divreiz pieraksta. Vienreiz pieraksta pārbaudu, un lai būtu droši, kad sacensību dienā var braukt pilna gāze. Tas, manuprāt, ir tāds galvenais uzdevums, bet cik ekipāži, tik noteikti tie darbiņi, ko viņi dara, gan jau, ka kopā arī skatās mašīnas. Pieņem, kad ir ekipāži, kas pat nezin, kur ir viņa mašīna. Viņi zina, ka viņi būs sacensību dienā servis parkā. Kas bija tas, ko jūs darījāt? Kas bija jūsu darbs vēl bez drošības? Ko jūs vēl darījāt? Tieši braucot pa drošības mašīnu? Jā, tajā bildē. Tad mūsu darbs tur bija... Tajā brīdī tā bija izklaides. Tad mēs vēl maz sapratām. Bet, mēs katra ātrumposma finišā vienkārši ziņojam par ātrumposma gatavību. Viņš ir gatavs, nav, vai tur ir kādi skatītāji kodās vietās. Tā ir tā galvenā ziņa, kas jānones ir sacensību vadītājiem, lai viņš zina, kāds ātrumposms. Jo pēc nulēm uzreiz brauc sporta mašīnas. Tās arī nulītes arī... Eiropas un pasaules līmenī tas arī ir tas pats viņu darbs. Izbraukt trasi, pārbaudīt, vai paralēli skatīties, kas kur kā, vai visi kārtībā droši. Jā. Pasaules čempionātā tagad ir tāda praksa, kad nulles, tādas klasiskās nulles ar sporta automašīnām vairs nebrauc. Tīri tā iemesla dēļ, lai mazliet slēpētu to ātrumu un lai viņi neavarētu. Eiropas čempionātā arī vairs nebrauc dugot savu, sporta automašīnas brauc, parasti kaut kāds, nezinu, tur Toyotas, sponsora automašīnas. Bet pagājušo gadu vismaz, šogad Rallija Liepājā bija? Viņas bija pirms, labi, varbūt es arī meloju. Bija, taisnība bija. Jā, es atceros, vēl skatījos tiešraidi un vienu no... Jā, Gins cēlājs avarēja, dēļ kā arī īstenībā, jo to pasākumu bija novērot, FIA komisāri, kas viņiem šausmīgi nepatika, ka tā nulle avarēja. Jā, ok. Jā, jo es arī skatos tiešraidi, kaut kas grāvīnē, un visi līderi rādās. Jā, bija tāda lieta, jā. Un tāds, ne jau nulīte. Bet, manuprāt, pasaules čempionātā viņi brauks ar kaut kādiem Toyota džipiem visi. Tā nebūs tāds mazais iesildīšanās. Ne. Okay. Un viņi arī mierīgāk brauks. Viņiem jābrauc gan ātri, lai nekavētu visu to rallija mehānismu, bet viņiem jābrauc ir droši. Okay. Jāizpild tas uzdevums. Skaidrs. Labi. Tad man ir pēdējā bilde, kas ir šī. Šī ir, dzimšanas dienas dāvana. Tas puišals, protams, visu laiku līdzi, visur ir līdzi, un autosports viņam ir, visur viņš ir. Un tad... Tas ir tavs puika, jā? Tas ir mans, jā. Pazīstamam cilvēkam tas bagijs bija, viņš šogad viņu neizmantoja, pat cik viņa dēls vēl ir, īsti pa mazu. Tad dzimšanas dienā uzdāvinājām viņam tur tādu vienu pasākumu pabraukt pa sētu. Pat cik viņš ar to mini bagiju tur visu laiku pieminējis. Iepatikās viņam, tad kaut kā neviļas 3 gongus aizvadīja. Kā viņam veicās? Traki. Pirmajā gongā uzmet kūleni.
Pēdējais nebija. Okay. Skaidrs. Nu, ir tā klase arī, kā reiz mums nesen bija sapulcs vecākiem un dalībniekiem par to klasi, kas notiks ar viņu nākotnē, jo, nu, ja tas ir autosporta pamats, nu, tajā disciplīnā, autokrosā, nu, tur viņš ir aizgājis, teikšu, godīgi kosmosā. Nu, tur Neikšāns būvēja savus bagījus, tā kā savus rallija mašīnas, tāpat ir lejušu dalībnieki ar mistisku tehniku. Viņi vienkārši tur brauc visiem pa priekšu. Jā, un, nu, nav tie tehniskie noteikumi tur tādi īsti atrunāti. Tagad ir doma, saprast, nu, lai tam jaunietim kaut cik ir interesanti. Ja viņš redz, kad atbrauc lejuši, tad viss ir slikti, viņš zaudēs. Okay. Bet nevar uztaisīt kaut kādu open. Nu, labi, tas jau arī tie paši tehniskie jautājumi, ko arī pieminēja. Nē, nu, mēs kā reiz tur runājam, vai ir jēga to klasi sadalīt, tur, nezinu, iesācējos un kaut kādos profesionālos, bet, nu, cik tad viņš tur līdz 10 gadiem drīkst braukt tikai tajā klasē. Nu, kurā brīdī viņš ir iesācējs un kurā brīdī viņš jau, nu, tajā vecumā var būt profesionāls. Un tad tur vienkārši, nu, pagaidām procesā, bet izstāst, ka pamainīs tehniskos noteikumus, lai tur mazāk iespējas ar motoru un tiem variatoriem, zobartiem. Un redzēs, nu tad iespējams, ja būs finanses, tad iespējams, ka nākamgad arī brauksim pilnu sezonu. Porši, jā. Es nobraucu mazgongus, bet gribās, lai puišos brauc vairāk. Kādas sajūtas ir, skatoties no malas, tavs puika brauc? Zini kā, traks, ko es saku, traks, protams, man tur vairāk uztrauc, man mazāk uztrauc, kā viņš uztrauca, tas, kā viņš uzvedīsies trasē, bet man vairāk uztrauca, viņš no tā servisa parka mācēs aizbraukt, nostāties uz starta, vai būs labs starts, un vai pēc tam viņš varēs nobraukt no trases, un servisa parks liels, viņš tur atradīs savu vietu, bet viss bija labi, viss forši. Forši, cerams, ka nākamais čempions mums top. Jā, tur bija stāsts arī ar Mārtiņu Šesksaru, starp citu sāk ar bagijiem. Un tad Vaņodē bija Latvijas autosprinta posms, kaut kāds tur nāceros. Mēs organizējām, bet es pats biju Lietuvā. Un tad Mārtiņš Šesks viņam ierunāja tādu uzmundrinošu video. Bija bezgalīgi laimīgs. Domāju, kā. Forši. Un... Jā, pats pieminēja, nākamgad tad arī sezona būs un notiksies viss pilnā spārā. Nu, jā, runājam pa minibagiem, cerams, jā. Autosporta mūsu kā organizātoru sezonu. Nu, būs jau, kur te viņi liksies. Nākamgad Karostas minirallijas jau ir kalendārā, tas ir septembrī, ja nemaldos. Nu, Vecpilnu mēs neorganizēsim, tāpēc, ka mēs būsim gana daudz enerģiju patērējuši tam pasaules čempionātam. Un viņš jau nebeigsies tajā nedēļas nogalē. Viņš ir tāpat vēl mēnesi pēc, kamēr viss tiek sakopts, sadarīts. Ko jūs mēnesi vēl pēc darat? Tik ilgi? Daudz ko. Primāri ko mēs izdarām uzreiz, lai cilvēki saprastu, mēs uzreiz nogrēdarējam ceļus. Būtībā mēs organizējam tā, lai pēc pēdējās, pēc zaļās gaismas iet grēderis, lai tas ceļš ir, teiksim tā, braucams. Un tad jau sākās tie daudzie procesi ar pieņemšanas nodošanas aktiem, jo kāds ceļu posms pieder pašvaldībai, kāds ir valsts mežiem, kāds ir Latvijas valsts ceļiem. Katrs par to ceļu, katram ir savādāk noteikumi, un tur ir daudz un dikti, kamēr ir salikti pēdējie paraksti, kad tas ceļš ir atdots labā stāvoklī, kad viss ir apmierināti. Daudz papīra darba. Tāpat mēs arī pēc rallijiem izbraukt, tā kā es tagad pirms rallija braucu piedzīvotājiem, tā es arī pēc rallija braucu, un tā ir parasti kaut kāda nedēļa pēc. Piebraucam, izrunājam, bija labi, bija slikti, vai ir pretenzijas, ja ir pretenzijas, tad risinam. Jā, mūsu doma ir tāda, mēs jau to ralliju netaisam vienu reizi uz tā ceļa, piemēram, tai pašā Strazdē. Mums jau viņu vajadzēs atkal, labi, ja ne nākamgad, tā aiznākamgad atkal, un tur visam jābūt ir, jo tas karalis ir tas iedzīvotājs, kas tur dzīvo tajā ceļa malā, viņš var pazvanīt, tur nezinu, kas mums tagad ir visādi degpunkti bez tabū, un sacelt nevajadzīgi traci, tāpēc mēs maksimāli
par to, lai iedzīvotāji būtu apmierināti. Skaidrs. Ok, labi. Atgriezīšos drusku pie fotografēšanas. Fotografē pirms tu aizgāji uz organizatorisko pusi, tu fotografēji autosportu. Nē, īstenībā tas sākās vienlaicīgi. Es jau minēju, kad mēs kaut kādas pirmās sacensības mēs uztaisījām. Tepat Saldus stadionā, tur vēl vecais stadions bija. Bija daudz sniega, bija smuki, tad trasīt, īsti, cik viņi tur varēja būt, 300 metri. Bija kaut kādi 17 dalībnieki, likās kosmos. un tad saprati, ka beigās nav neviena bilde no tā pasākuma. Tad, labi, uzreiz ar nebildēju pagāja kaut kāds vēl pasākums, un tad saprati, ka vajag tomēr tās bildes, un tīri tikai tāpēc, lai būtu bildes. Tad kaut kādā brīdī jau kaut ko pateikt, paeksperimentēt to fotoaparātu, un kaut vai citreiz, aizbraukt uz mežu, tur sēnes pabildēt. Piemēram, tieši par ralliju atkal runājot, fotografējot ralliju. Kā tu izvēlies, kuru labāk doties fotografēt, kur atrasties, kā mašīna tur izies, kas ir tie aspekti, kā tu izlemi? Zini, pirmām kārtām jau tā drošība jāsaprot, jāsaprot fizika, kur tā mašīna, teikšu, tā var izsprāgt. Tīri tā no fotografa viedokļa, es vienmēr meklēju tādas vietas, kur tu vari fotografēt apmēram tikai vienā līmenī mašīnu. Nav smuki, ja tu bildē no augšas vai pārāk no zem. Loģiski, ka tu viņu bildē. Es piekrītu arī, varbūt citreiz no aizmugurs ir forši, ka tie putekļi virpuļi iet, bet es tā cenšos, lai būtu no priekšas, un kad putekļi tā no aizmugurs. Grūti aizstāstīt. Parasti jau tu aizēni, tad ieraugi, ir labi, nav labi. Tu pirms tam plāno, piemēram, kuras vietas tu gribi redzēt? Nē. Ierodies un meklē? Jā. Jebkurš līkums ir smuks. Ok. Un pie tādiem tramplīniem tur parasti baigi daudz cilvēku, baigi daudz fotoaparātu. Tad vēl ir grūtāk no kaut ko nobildēt nekā. Oriģināli neko nedabūs. Jā. Tu vienkārši pastaigā kaut kur gar mežu un parasts līkums, kur varbūt kāda iekšmaliņa, kur viņi mazliet aizķerās. Un man šeit uz Latvijas ceļiem, tu vari pieminēt par tiem putekļiem. Uz Latvijas ceļiem ļoti grūti ir, jo tie putekļi ir daudz. Kādi tie laikapstākļi ir, kad ir traki. Tā kā tagad Eiropas čempionātā vismaz tā ja nemaldos, tā bija sestdiena. Jā. Tā svētdiena jau atkal uzlīna, tad jau atkal ir forši. Jā. Vēl par fotografēšanu. Un pirms tam braucot uz ralliju, piemēram, tu redzi, ir ātrumposma kārtas vairākas. Kā tu izvēlēsi? Tu vienkārši zini, ka tu esi tur iepriekš bijis, zini, ka tas ātrumposms ir labs, vai arī tomēr dodies tur intereses pēc? Šito mums ir tāda garaža ģimene saucamās. Tur ir cilvēki, ja viņi skatās, noteikti bļaus uz maniem, bet viņi gados ar milzīgu pieredzi, un es parasti uzticos viņiem. Tāpat arī, ka braucam uz Sārmā ralliju, viņi tur zina tās vietas, es par to nedomāju. Brauc viņiem līdzi. Skaidrs. Tu arī tad Sārmas ralliju esi fotografēt braucis? Sārmas, Sārmā, daudz. Kas ir tev mīļākā, favorīta pieredze, kas ir bijusi fotografējot tieši? Interesantākais notikums varbūt kāds ir noticies? Baigi īstenībā, ja godīgi es tā teikšu, ka nekā tāda baigie notikuma nav. Tā viena Nikolai Grēzina bilde, tā, protams. Visādi citādi man ļoti patīk Sārmā rallijas Igaunijā. Tur tajā rudenī tur tās lapas ir kaut kādi mistiski dzeltenāks nekā Latvijā. Skaisti. Tur man patīk, jā. Ok. Un, piemēram, Igaunijā arī pabūts? Ir pabūts. Darba dēļ netiku uz Igaunijas VRC posmu, jo tur tā kā mūsu organizatoru komanda, kas organizēs Latviju, bija norīkota, ne tā apmācībās, bet tādā pieredzes apmaiņas braucienā. Tur es nosūtīju savu kolēģi no Saldus. Jā, bet ir, protams, Igaunija, Lietuva. Jā, pat Lietuvā īstenībā pareizi. Mēs pat arī esam braukuši Lietuvas ralliju.
EV autosports. Jūs arī organizējat šeit pat Saldus novadā, ne tikai Saldus novadā, Ziemaskausu. Jā. Ziemaskausu. Ar ko daudz cilvēki viņus, nedaudz, ar ko esmu runājuši, viņi uzskata, tas rallijs arī, tas pats viena rallijs ir, vai arī kaut kāds mazāk gongs. Kāds ir tas Ziemaskausa, tā teikt, melnraks, pēkšņi izskat viens tāds tieši atslēgas vārds. Formāts, vot. Formāts jau Ziemaskausam ir ļoti pieņemams jebkuram dalībniekam. Es nezinu, jums visiem. Tur trases cenšamies sagatavot tādas, lai tu tiešām ar to savus, kā te populāri teikt, mammas mašīnu var atbraukt un izbraukt. Bet nenoliekšu, jā, ir dalībnieki, kas tāpat piedalās jau ar tādu nopietnu tehniku, bet tas formāts ir tāds, kā es gribu teikt, lai tie jaunieši negriež tās saulītes te pa sniegotiem Saldus ceļiem, bet atbrauc, salīdzina savu spēku trasē. Tur reāli tur vajag ķiveri, cimds un ugunsdzēsmu aparātu. Labi, apdrošināšanas polises vajag. Un tad jebkurš, kaut vai es, tikko nolieku tiesības, paņem mašīnu, brauc, paņem vajadzīgās lietas un brauc. Iesaku izlasīt nolikumu, bet nav tur nekas, tas ir tautas sporta veids, kas īstenībā kādreiz bija ļoti, ļoti populārs, tad viņš kaut kādu laiku ir tāds, tā kā aizmirst, bet tagad viņš tā atdzīvojās. Ir Kurzemes Ziemaskausa, Vidzemes Ziemaskausa, Rīgas Ziemaskausa, un tie seriāli tādi lielāki ir tariņķi apkārt. Tad jau, protams, neskaitāms tās saucamās nelegālās gongas. Man liekas, ziemā uz katru dīķu, uz katras pļaus ir kāda trasīta uzstumt. Bet tas ir labi, labāk tur nekā uz ceļiem. Drošāk, daudz drošāk. Protams. Jā. Un, vienam, šī Ziemaskaus arī būs šogad. Šogad, jā, būs. Un kur, piemēram, mēs te Salinieku tuvumā varam aiziet, apskatīties tuvākais? Zin kā, mums Kurzemē baigi nepaveicies ar to ziemu. Viņi tik neprognozējami. Es tagad skatos, mums ir 9. datums, 1. posms. Ir skaidrs, ja būs standarta ziema, tas ir bez sniega, bez sala, plus 3 grādi, tad viņš notiks Vaņodē. Pārsvarā mums viņi visi tur notiek. Jo pārsvarā, diemžēl, tādas tās ziemas ir. Bet mēs turam rokas pulsa. Ja būs tagad tā prognoze izstās diezgan cerīgi par tuvākiem laikam, kad... Ja laikapstākļi ļaus, tad būs Saldu. Jā, būs Saldu. Saldu būs? Jā. Ja drīkst paprasīt, kur? Pagaidām tas ir noslēpums. Ai. Bet, tur ir svarīgi arī pagājušajā gadā mēs īstenībā bijām uztaisījuši trases Saldu, bet viņa nekādīgi nesakrita tiem kalendāra datumiem. Neko nevarēja darīt. Pagājušajā gadā tuvākais Saldu bija Zaņā. Modrs Žentiņš gan jau tādu zina, sportists. Pie viņš tur bija uztaisījis trasīt. Bet tur mēs arī izlīdām padāts acis, jo jau uz vakaru jau nāca atkusnes un jau parādījās dubļi. To atsauc man atmiņā, kad arī jums pagājušo gadu bija plāns. Vai tas ir tas pats? Es atceros, skatījos Automobīļu federācijas mājaslapā kalendāru, un kaut kur arī uz rudens pusi, ziemas pusi bija ielikts vārds Saldus, ka notiks. Es neatceros, vai tas bija autosprints vai kas. Tas bija Latvijas kausa posms autosprintā, bet tā bija, pārrakstīšanās kļūda. Mēs zinājām, ka viņš notiks Vaņodē. Skaidrs, ok. Vienu brīdi, mēs plānojām viņu mazliet aiz jaunu tur viņiem taisītu, bet tur, nesanāca. Sanāca, kā sanāca. Jā. Bet jā, labi. Forši. Mums tas rezervas variants ir Vaņodas lidlauks, kur tas segums, labi, viņš jau arī katru gadu paliek sliktāks, bet tur viņš vismaz ir un tur var braukt jau kādos apstākļos. Un tad vēl ir rudas kartiņa trasa. Tā kā, Kurzemes Ziemaskaus, ja būs tradicionālā Kurzemes ziema, tad būs uz asfalta. Ja būs sniegs un sals, tad ir vieta Saldu, kur būs forša trasa. Bet ja jau ir pietiekami daudz sniegs, tad jau jebkur var taisīt trasi. Tā jau arī īstenībā ir, un tā jau arī īstenībā vesela ABC. Mēs paši sākumā uz ezeras pusi, tur, kur tie vācu kapi, tur uz lauka taisījām tās trases. Pirmās viņas, protams, ka nesanāca, bet tad jau laika saprot, kā viņi dabūt gludu, kā viņi iesaldēt, kā pirmām kārtām jau kādu to konfigurāciju uztaisīt.
Man sākumā likās, jo vairāk līkumu, jo labāk. Bet tā nav. Vajag taisnīgs, vajag ātrs līkums. Un tas nāk ar pieredzi. Vajag platu trasi. Cik plats, piemēram? 9-13 metri noteikti. Ok. Tā, lai tu, kā tautā saka, behu arī. lai nav jāuztraucās par tiem sniegvaļņiem. Tad tev vienkārši gonga beidzās, jo uzskrien uz valnu, tad tur var paliek. Reti, kad tiek no viņiem nost. Ok. Labi. Man vairs jautājumu nav. Ja tev ir vienīgi kaut kas papildināms vai pasakāms? Baigi jau grūti kaut ko tādu papildināt. Nē, runājot par autosportu, jā, par to Kurzemes ziemas kausu, es ieteiktu jebkuram pamēģināt vienkārši kaut vai tīri tā iemesla dēļ, lai tu saproti, kā tā mašīna uzvedās, ko tu ikdienā varbūt nedara viņu, nezinu, ikdienā to ar viņu strauju tu nebrauc līkumā vai strauju nebremzē. Tad, tīri no drošības viedokļa saprast, kā braukt ziemā. To pat nav jāpiedalās. Es pat rekomendēju aizbraukt Drūs lidlauks, man šķiet ir cieta, bet, gan jau pa ziemu kaut kāds pļavas būs, kur būs, un vienkārši patestēt, un tad jutīsies. Izmēģināt saprast savu auto, saprast savas spējas. Jauniešiem nepatīk, piemēram, ABS, bet tad ieskrienies pa to slideno ceļu, un tad tu beigās nospied to pedāli, un tad tu manevrē to mašīnu, tad saproti, ka tas ABS tomēr ir baigāši tēli, ja viņš tev ļauj manevrēt. Tā man arī kādreiz likās, ka viņš jārauj drošinātājs. Ārā bija Subārs, izrauj drošinātājs, kaļāk izpūtēja un tik pilnu pedāli. Jā, man bija tieši arī jautājums. Tev pirmā mašīna? Mana pirmā mašīna? Jā. Ja neskaita vecāku mašīnas, tur kaut kādu Audi un Ņivu un vēl kaut ko, mana personīgā mašīna bija Volkswagen Scirocco. Oh. Tāds bija divdūri, tāds interesants modelīts. Jā, es esmu redzējis. Jā. Mēs viņu nevis nopirkām, bet iemainījām pret mūzikas centru. Kas tie pa laikiem vienkārši? Labs. Tas bija sen, jā. Ok. Un kas bija tāda pirmā mašīna, kur tā pagankoja vairāk? Pagankoja vairāk, noteikti tad kaut kāds, kad sākās tie Subaru laiki. Tad arī vairāk pabraukājām, pa visādām šitādiem pašiem ziemas kausiem. Tepat Drūs lidlaukā. Inārs Kenigsbergs, man liekas, organizēja. Tad, Ko vēl vairāk vajag? Subaru un ziemu pilnu laiku. Subārs un ziemu, tikai Rūs apakšā. Tas gan.